Mani sauc Jānis Kopštāls, es esmu Lielbādažu draudzes mācītājs, un jāsaka godīgi, es esmu vēl joprojām diezgan pamatīgā neizpratnē, kāpēc es esmu šeit, jo manas attiecības ar fotografēšanu ir tādas pašas kā tam vīram, kurš atkal grib uz Parīzi, un tad, kad viņam prasa, vai tu biji jau, nē, bet es atkal gribu. Arī man ir tieši tāpat ar fotografēšanu, es šeit tad atveru kādā veikalā, internetu veikalā fotoaparatūru, paskatos, nopūšos un gribu tālāk fotografēt. Bet, ja nopietni, tad mājās vienā no istabām ir liela korķa tāfele, 1,20 x 90, pie kuras ir piestiprināts fotogrāfijas. Tur ir manu 3 meitu fotogrāfijas, gan pirmās, gan tagad pašas svaigākās. Tur ir kādi ceļojumi, kādi pasākumi. Un ir dažas bildes šo fotogrāfiju vidū, kurām no vienas puses gribas paslīdēt garām, jo viņas aizķer kaut ko tādu, kas sāp, bet no otras puses pie šīm bildēm gribas pakavēties. Tas ir bildes, kurās ir ģimene, kurā ir kādi cilvēki, kuri jau ir devušies mūžībā. Mana mamma, mana māsiņa, sievas māte, vēl kādi draugi, kuri ir jau Dievu priekšā. Un tad, skatoties tieši uz šīm bildēm, es bieži vien esmu domājis par to, cik labi, ka ir šī fotogrāfija. Jo šī pasaule ir nežēlīgi ātra. Ja pirms gadiem 10 mēs ar sievu piebraucot pie mājām teicām, ejam, tad jau mēs sakām, skrienam. Man ļoti negribas sagaidīt to brīdi, kad mēs teiksim, lidojam. Jo tas vējiens ir kļuvis ārkārtīgi ātrs. Bet tieši tiem cilvēkiem, kuri prot rīkoties ar fotoaparātu, kuri māk fotografēt, jūs mākat apstādināt šo skrējienu. Jūs mākat viņu noķert vienā mirklī un noķert tā, ka pat dubļu peite izskatās kā mākslas darbs. Un es gribu pateikt jums visiem paldies par to darbu, ko jūs darat, jo tieši jūsu fotogrāfijas, tieši jūsu darbi ir tie, kas ļauj apstāties šajā trakajā skrējienā, kas ļauj ievilkt telpu, paskatīties un saprast, ka viss nav pazaudēts, ka mums vēl ir iespēja, ka mums vēl ir cerība un ka šī pasaule ir faktiski apbrīnojama skaista. Paldies jums par to, ka jūs ieraugat šo skaistumu, ka noķerat, nofiksējat viņu un parādat arī mums. Un paldies cienījumam Ojāram par to, ka nosaucot visus, kuriem ir jāfotografē priekš tās burtnīciņš, viņš man izlēja. Es varēšu gribēt tālāk. Es varēšu gribēt tālāk. Paldies jums, ka jūs šeit esat. Paldies jums par to, ko jūs darat, un lai Dievs jūs bagātīgi sveitī. Paldies par vietu. Un es varu teikt, ka man dzimta šeit jau dzīvo kādus 6 paudzes. Tepat pāri Gaujai ir tādas skaļu mājas, no kurienes visi tie Pētersoni ir cēlušies. Un paudžu paudzēs, tepat arī es vēl joprojām šeit esmu, jā. Un tā mana tā brīdīs, kas ir šīs vēstures liecības, tās tika atlasītas, un šī ekspozīcija izveidota. Mans tēvs bija zvejnieks, tepat, kur šodien arī augstām rokām zvejoja nēģus un visu pārējo. Un tad, kad es kļuvu te par to iekārtotāju, tad ļaudis nāca skatīties tā kā, es tagad skatos uz sarvikaliešiem tā kā ekskursijā, ko tad tā Pētersona meita tagad te izdarīs. Bet bija labi. Te sanesa tik daudz lietu un vietu un izveidojām tādu riktīgi foršu ekspozīciju, 5 minūtes. Tad liekam tālāk. Man ārkārtīgi patīk. Es vispār esmu veco laiku vēstures piekritēja. Es galīgi nelienu iekšā padomu laikos vai kaut kur tālāk. Bet šī, redziet, visi bērni gluži nevar pie fotogrāfa aizbraukt uz Rīgu. Visi 11, katram tur ir govs jāgan vai kaut kādu pienākumu. Te ir 4 meitiņas saprizētas un 4 dēlēni. Pievēršat uzmanību, zemnieku dēlēns. Mierīgi caur laikos varēja pabeigt jūras skolu un doties jūrā. Arī otrs viņa brālītis, 2.
11 bērnu ģimenē un 2 varēja izskolot jūras skolā. Nu, arī fotogrāfija. Man ārkārtīgi patīk šī grimas, šis mana vectēva brālītis, kurš brīvības cīņās, nu, pēc cik gadiem iet bojā. Bet arī tas ir pie mājas, tur ir skaisti tātad tamborētais galdiņš, nu, vismaz ir labas kurpes kājās, bet nu, tas arī, tā arī šī fotogrāfija, šis laikmeta liecība, liekam tālāk. Nu, re, te jau viņš ir ar saviem darba biedriem un jau pozē. Nu, šādas bildītes ir gan daudz, vienkārši tas man ir tā. Nu, te atkal, tas ir nu, ja kāds dzīvo Rīgā un dzer labu dzeramo ūdeni, kurš nāk no Baltezaras ūdņu stācijas, kas tika celt 903. gadā un ātrāk. Lūk, šie tipāži, šie ir tepat apkārtnes cilvēki, zemnieki, strādnieki. Vēl es gribu pateikt, ka tā dalīšanās, kas te šobrīd notiek Ādaži, Cārnikava, tā ir tikai tagad. Jo kādreiz Gauja, tāpat, kas jums plenērs ir veltīts Gaujai, sadalīja cilvēkus. Tie, kas bija Gaujai tai pusē, viss piederēja pie Cārnikavas draudzes, līdz pat pašiem Ādažu centram tagadējām. Un tie, kas bija tālāk, tie bija pie Garkalnas draudzes. Un tie, kas šī pusē, bija savukārt Ādažu draudze. Nu, te ar izņēmumiem Cārnikavā. Un nebija nekādas dalīšanas. Visi dzīvoja mierīgi, katrs bija pie savas draudzes, neģus zvejoja pa Gauju līdz pat augšai, 4-5 tači bija. Par fotogrāfiem. Visi vecie albumiņi, ka mēs te šajā pusē, ja mēs vēl kādu vietējo atrodam, mēs atšķiram vaļā, un otrā pusītē ir mazs zīmociņš. Šeit bija 2 šie, nu, varētu teikt, profesionālie fotogrāfi, nu, amatieri. Viens no viņiem bija Ludvigs Drēziņš, to viņš pats ir filmējis sevi. Un visos šajos albumos ir otrā pusītē šis zīmodziņš fotogrāfs Drēziņš. Cārnikaviešu albumās, garkalniešu, ādažnieku, visiem. Nu, ko tad bildēja? Kāzus, liekam tālāk. Veļu žauji, tas atkal, manuprāt, ir ļoti interesants kadrs. Tas otrs fotogrāfs ir Fālis, 2 tādi, Fālis un Drēziņš. Vai ne? Tas ir Ādažu pagastnams, kur sēž pagasta vecis ar savu sekretāri, bet pagasta vecim arī ir krekli jāmazgā, jo viņš jau turpat arī dzīvoja tai pagastnamā. Un rekur skaisti fotogrāfs ir uzķēris šo mirkli, kā tiek žāvēti šie krekli, manuprāt. Vai atkal te, nu, eleganta bilde, šo savā laikā nospēra Siguldiešu operas svētkiem, un tad izrādās, ka tā bilde tepat ir, tas ir tur, kur Gaujā iet iekšā kanāls, kas iet tālāk uz Rīgu, Gaujas Daugavas kanāls, pie Baltezera, un tā ir tā ievada ragata. Un pastieties, kāds skaisti ļaudis sēž, un tas fotogrāfs ir kaut kur augstāk pakāpies, jo 30. gados tā nemaz no augšas nebija viegli uzņemt tādu bildīti. Vai atkal ballīte, vai nav lieliski? Arī ap 30. gadu tas pats fotogrāfs Drēziņš kustībā cilvēkus nobildēt, un tepat ir sakrauti krēsli čupā, vai ne, vienā telpas galā, un visi dejo. Es teikšu, tepat ir jūtama šī kustība, vai ne, šajā bildē 30. gadi. Tā, nu tas ir mans vecteitiņš ar vecmāmiņu, tās ir dubultās kāzas, 2 brāļi apvec, 2 māsas, liekam tālāk. Un šis man ārkārtīgi patīk šī bilde. Šī tā tad ir, kuriem tie 11 bērni bija, tas viņu zelta kāzas. Un atkal fotogrāfs Drēziņš ir ieradies tajā zemnieku mājā. Un vecmāmiņai ir tāds iršu vainadziņš, un tas ir novembrī, un tad ir 2 tās krizantēmas, jo kādas puķis tai novembrī dabūs arī 34. gads, nu liekam tālāk. Jā, nu, te atkal ir šīs sejas izteiksmes, un šis ir tas mans senses, un tie ir visi tie bērni un mazbērni. Te arī var redzēt 34. gads, kurš tur tādā jūrnieku uz valciņā, kurš ir tā kā pie turības tikuši 34. gads jau apmēram tāds ir. Nu, visi tepat apkārtnē izgaisīti.
Nu, šī man atkal ļoti patīk. Bildi 50 gadi, tie ir Aldara Plosnieki. Nu, atkal fotogrāfs bija Mārs Mitrēvits, un viņš ir uzķēris, vai arī tā ir sagadījies tās sejas izteiksmes tiem plosniekiem, kas ir pat Gauju nobraukuši. Tas saka, tā kā jūsu tēma šodien. Jā. Kas te vēl? Nu, atkal Gauja. Tas ir tepat aiz loga. Gauja ir aizsalust, bet tās ir zvejnieku laivas, kuras brauc sacensībās. Nu, šits mans teitiņš ir. Liekam tālāk. Nu, te vairs nav Gauja. Jā, nu, Baltazara baznīca bez jumta. Liekam tālāk. Tā arī ir šī ir tā liecība. Tā ir laikmeta liecība. Tas ir vēstures fakts. Šis ir sāls, kas ir Baltazara baznīcas telpās novietota, lai būtu skābētāji. Un, ja Valdemārs Rapiķis, tēlnieks, nebūtu to nofiksējis, neviens arī to nekad neuzzinātu, cik tas bija šausmīgi. Tad arī šī laikmeta liecība. Jā, Ādažu mūžu kādreiz arī sauc par Gaujas mūžu. Atkal šis Gaujas vārds, un nemaz tie Kampenhauseni tik grezni nedzīvoja. Pārsvarā viņi dzīvoja koku mājelē, un tad bija zirgiem un visiem zirgaudzētājiem. Tur bija īpaši tie mūri, staļļi. Jā, koka ēka, atkal laikmeta liecība Gaujas mūža, viņai bija tās nosaukums vēl. Nu, tā ir Izabela, jā, atkal 901. gads mūžniece. Mūžniece kaut ko šuj, neviens neko nepozē, ir vienkārši tāds darba momentiņš, jā. Nu, te ir viss tā mūžnieku ģimenīte, arī tas pirms Pirmā pasaules kara. Nu, varbūt šis tipāši tāds, kas pēc mūžnieku izskatās ar to brīvulīti un tāds uzvalciņš. Nu, šis ir arī mūžnieks, bet viņš gluži vienkārši ir jauks un notupies zemē pie saviem bērniem, tā kā, ar tādu dzīves tiecību. Nu, žēl, ka šeit nav Aivars Holms. Aivars Holms bija plānots. Arī jūsu vidū tā ir Gaujas mūža bildēta. Tāds 75. gadā mēs ar Aivaru Holmu sargājām pieminekļus kopā 80. 90. gados. Un viņam bija fantastiski šie te foto uzņēmumi. Viņš tiešām ir iemūžinājis, varētu teikt, gandrīz lielāko daļu Latvijas kultūras pieminekļu. Tā ir mana fotografija. Tas ir mūžnieku pēctecis ieradies sameklēt savu vecmāmiņu Izabelu. Liekam tālāk. Ko es tur vēl? Labi, tas bija jūsu novēlējums, lai acs pamana īsto mirkli un sirds sajūt īsto stāstu par Gauju. Paldies! Jā. Vairāk kā 40,000 fotogrāfiju arhīvā uzkrāts, tas ir viens, un otrs ļoti laba lieta. Ir arī intervijas ar cilvēkiem, tāda kā sava veida novatpētniecība, ko Jansons ir veicis, un tas arī pie mums arhīvā glabājās. Tas ir tāds, manuprāt, ļoti interesants veids, kā dokumentēt to, kas notiek uz apkārtnē, tikai ar fotogrāfijām, bet arī tieši intervējot tos cilvēkus, un tos glabājot. Nākamajām paudzēm. Jāsaka, ka šogad mēs tiešām ļoti intensīvi plānojam arī aprakstīt visas fotogrāfijas un pēc tam publicēt Redzdiet Latviju. Ja kāds redzēs, tā ir tā vieta, kur mēs publicējam visus savus dokumentus. Un jāsaka, ka aicinām arī jūs, ja jums ir tāda vēlme, nodot arhīvām savus krājumus, jo jāsaka, pie mums strādā tiešām cilvēki, kas savu darbu ļoti mīl. Un par šiem dokumentiem rūpējās, un arī pēc tam mēs viņus digitalizējam. Arī šajā izstādē ir vairāk negatīvi, kas ir ņemti tieši no krājuma. Tā kā jā, esam vienmēr ļoti atvērti un priecīgi. Par to istabu pastāst, kas ir unikālā istaba visā pasaulē, kāda mums tur ir. Visdārgākā istaba pasaulē. Kura no visām pasaules ir vairāk. Kur glabājās visi? Mums arhīvā ir tā, kad ir tādas vairākas. Viena telpa ir mūsu kinozāle oriģinālā, kas ir saglabājusies tāda jau tika radīta pirms tāda mums. Otra ir mūsu digitalizācijas centrs, kurš mums 5 gadus jau darbojās un var digitalizēt fotodokumentus un kinodokumentus labākajā iespējamā kvalitātē, kāda Latvijā šobrīd ir. Un tad, protams, visas mūsu glabātājas, kur mēs glabājam šos dokumentus, mēs atrodamies netālu no Rīgas kinostudijas, un kādreiz bija Rīgas video nomas bāzes kantors.
Tur tika glabātas un pēc tam uz visām tajā laikā Padomju republikām un citām pilsētām izvadātas Rīgas kinostudijā ražotās filmas. Un tās telpas ir tieši tādas, kādas viņas bija tad, kad tika atveidot šis nomas kantors, tādas viņi arī šobrīd ir saglabājušās. Pie mums arī ekskursijas ir, tā kā par to mums var doties arī uz arhīvu ekskursijām, mēs varam parādīt visas. Bet jums ir viena unikāla telpa, ko tu negribi stāstīt, es jūtu. Kurai jā no visiem? Nu tā, kas ir zem 7 atslēgām, kurā ir melnas sienas, melna griesti, kurā ir Tas par tiem DVD. nemainīgām temperatūrām un Tur, kur mēs aizmājam. atomu kara laikā, kas tur viss aizies bojā, bet tā istaba paliks. Elektroniski. Nu, tas jau mums ir tāda kā muzeja ekspozīcija. Mēs viņu tā īsti vairs kā elektronisko dokumentu krātuvi nelietojam. Viņa tika uzbūvēta pirms kādiem 10 gadiem, pēc tā laika visām modes tendencēm, visam kā jābūt, tur glabājās elektroniskie dokumenti, kas ir CD formātā. Bet, ja mēs viņus esam pārsvarā visus digitalizējuši, viņi jau stāv digitālā formātā uz serveriem, jo tiem CD tas mūža ilgums ir diezgan neliels. Un arī tas, kas tur pirms 10 gadiem tika uzskatīts kā labākais modernais, tā melnā telpa, viņi jau ir tā kā novecojusi, tāpēc mēs visu mēģinām. Es visiem stāstu, ka modernākā telpa pasaulē. Jā, un vēl kas ir, kad svarīgi pieminēt, kad Latvijas valsts arhīvs ir lielākais arhīvs Eiropas Savienībā. Kinokanā, tieši. Latvijas arhīvs kā tāds, viss kopsumā. Nu kā kopsumā, jā, ar visām. Jo Nacionālais arhīvs, tas ir ne tikai, kas ir Rīgā valsts arhīvs un valsts vēstures arhīvs, bet tur ietilpst arī pilnīgi visi zonālie arhīvi, kas ir reģionos un kopā mēs esam 14 arhīvs un Nacionālā arhīva. Tā ir tāda diezgan liela, varbūt arī kaut kādā ziņā sarežģīta sistēma, bet jā, savā ziņā arī unikāla. Citur Eiropā tur tas viss mazliet savādāk. Bet, Latvijā mēs kinoarhīvs esam lielākais, un mēs esam vienīgie, kas specializējās tādu dokumentu gan glabāšanā, gan digitalizēšanā, gan aprakstīšanā, tā kā lepojamies ar ko lepoties. Gan ar krājumu, gan ar saviem cilvēkiem. Jums ir arī kaut kāda fotogrāfa fonda, es saprotu? Jā, mums ir. 5 teikumos. Tieši kaut kāda specifiska? Nosauc, varbūt, ja tu zini tos vārdus, kuriem tie fondi ir. Vilkans Mihailovskis, kas nemāk runāt latviski. Liekas, vai viņam bija atsevišķi. Aivars Āķis, kas ir viens no izcilākajiem fotogrāfiem latviešiem. Aivaram Āķim ir atsevišķi. Tad ir Lojāram Jansonam ir tas ir pats par sevi, Kādas ir iespējas visiem pārējiem uztaisīt savus fondus arhīvos? Iespējas ir, vienkārši ir jāsazinās ar arhīvu. Daci Bušāti, kas šodien nav, un mēs varam izveidot fondu katrai personai atsevišķi, un tur arī ir dažādi nosacījumi, kādiem mēs pieņemam tos dokumentus. Tur jāuzslavē Ojārs Jansons, jo viņš mums ir devis tiesības publicēt savus dokumentus. Jā, jo autortiesības mums ir tāds ļoti sensitīvs jautājums, bet tā kā tur ir arī tās autortiesību lietas iespējams atrunāt, ko mēs publicējam, ko mēs nepublicējam, un tas arī, kad ir kā jebkurā laikā ir iespējams saņemt savu dokumentu digitālās kopijas. Vai arī izņemt oriģinālus, tur izstādes vajadzības un tādas lietas arī ir tā kā iespējams. Mēs tiešām esam tādā ziņā ļoti atvērti. Ja mēs apzināmies to, ka tas mantojums ir jāuzkrāj un šim ļoti vērtīgs. Droši vērsieties. Tad ātri 5 minūtes par pēdējo gadu fotogrāfijas muzejā. Jā, Latvijā vienīgais tikai fotogrāfijai veltītais muzejs. Un tātad tas, ar ko mums pagājušais gads noteikti ir ļoti svarīgs, mēs esam pārcēlušies uz jaunām telpām. Kronvalda bulvārī 4 un publikai telpas ir atvērts no 16. janvāra un ir atvērts joprojām. Pieejams darbdienās, diemžēl tikai darbdienās un darba laikā. Un jūs nesagaidīsiet pie mums ekspozīciju vēsturisko. Publikai mums ir atvērta viena publiskā telpa, kurā ir pieejama muzeja bibliotēka. Un tur ir arī integrēta šajā telpā tanī brīdī esošā izstāde, kas ir krājuma izstāde, kā likums tad.
Tātad īsumā par mūsu paveikto pagājušajā gadā. Tātad krājums strādāja jau pirms mēs atvērāmies jaunajā telpā publikai. Krājums bija pieejams un rezultātā 25. gadā pie mums ir bijuši vairāk pētnieki. Šeit ir tās fotomateriālu skaits, ko viņi ir skatījušies. Tas ir vairāk kā 60,000 fotografiju, negatīvu, gan digitālā formātā, gan dzīvajā formātā. Iemesli, kāpēc un tie mērķi, kāpēc ir skatīts, ir visdažādākie, sākot ar kādu jautājumu pētniecību, fotovēsturē, citās zinātņu jomās, un tā skaitā arī mākslinieki, kas saviem projektiem meklē šos arhīvu materiālus, lai vai iedvesmotu, vai tikai iedvesmotos, vai veidot kaut kādu kopīgu saspēli. Tātad tas ir krājuma darbs, un darbs ar apmeklētājiem viens no būtiskajiem mums krājumā. Otrs būtiskais ir jaunu ieguvumu apgūšana. Mums pagājušo gadu krājumā esam uzņēmuši 230 jaunus priekšmetus, tā skaitā arī negatīvi no Ādaža kolhoza, kad 99 kopā vienības. Bet tāds viens no jā. Un viens no mūsu tādiem lielajiem priekiem, tāds nozīmīgs ir, šeit viņš izskatās ļoti maziņš, bet tas ir fotosalona fonds no Strenčiem. Mums ir liels brīdi šis fonds, kurš ir no abām pusēm, otrā pusē ir ainava ar bērziem. Gleznots šķiet ir turpat Strenčos. Kaut ko mēs spiedām maigi. Un šobrīd šis fonds jau ir restaurācijā. Tātad tālāk ejot ātri. Otra svarīga, vēl nākamā svarīgā daļa, kas mums ir izstāžu darbība. Divas izstādes mums ir bijušas, viena no tām Strenču, otra Kārļa Lakšsari, kas mums ir liela kolekcija muzejā, ir Ļubļinā. Divas izstādes, un tepat mums uz vietas ir kopumā pagājušo gadu esam uztaisījuši 5 izstādes, 2 no tām ir bijušas, un otrā ir šobrīd vēl, burtiski varētu būt pēdējā nedēļa, apskatāmā mūsu publiskajā telpā, un trešā ir ceļojošā izstāde, kas šobrīd atrodas Mazozolu kultūras namā. Tālāk ceļos uz pašiem Strenčiem, mājā būs Strenčos apskatāma. Tā kā Strenči arī ir Gaujas pilsēta, tā kā ir iespēja runāt, pieteikties, varbūt, ka arī jūs novadā vēlties šo izstādi redzēt un atvest. Un 2 no tām ir virtuālās izstādes, kas ir apskatāms mūsu mājaslapā, ērti un viegli pieejams katram, jebkurā brīdī no mājām. Un tātad vēl mēs piedāvājam nodarbības. Mūsu tādā populārākā un pieprasītākā nodarbība ir cianotipijas nodarbības. Tās jau esam sākuši pēc ilgāka pārtraukuma šogad atsākuši. Un, tā teikt, publiski ar individuālu pieteikšanos, kad ir iespējams ierasties uz šīm nodarbībām un veidot šādas fotogrāfijas. Tas nebūs tie fotogrāfiski attēli, varētu korektāk to saukt. Kā minēju, mums ir pieejama publiskā biblioteka, kas mūsu publisko telpu padara interesantāku un līdz ar to iespēju tur pavadīt arī stipri ilgāku laiku, kā vien izstādes apskatē, un ko arī cilvēki ļoti labprāt izmanto. Šīs 2 ir tās, kas ir pagājušo gadu bijuši top grāmatas, kuras ir gribējuši skatīties, par kurām interesējas un kuras gribējuši arī iegādāties. Stikla Strenča un Andreja Granta grāmatas. Un notiek pasākumi, dažādi tematiskie pasākumi. Parasti lielākoties mēs viņus cenšamies pieskaņot izstādēm, bet nevienmēr, jo izstādes mēs tomēr esam mainījuši tikai 2 reizes. Un visapmeklētākā izstāde tomēr bija filozofa Aināra Kamoliņa lekcija. Tā kā nācās secināt, ka cilvēkus interesē šīs saistības starp fotogrāfiju un filozofiju. Laikam jau, katra bilde nes sevī domu un to, kāpēc mēs šī brīdī fotografējam tieši tā, un
kāds varētu būt redzējums, kā to darīt citādāk un kā uz attēlu skatīties citādāk. Tātad par krājumu izmantošanu meloju 65,000 šī brīdī bija, tas strauji gribēja 5 minūtēs, 65 vairāk tūkstoši bija šobrīd esošais krājums, 16,000 ir šie pētījumos izmantotie materiāli. Un šobrīd arī pie mums ir iespējams iegādāties kartiņas, arī ar gaujas skatu, protams, jo, kur gan mums ir Latvijā skaistākā upe laikam. Ar saviem līkloķiem un krācēm, tā kā arī to mēs piedāvājam. Raksti par mūsu kolekcijām tiek publicēti arī ne tikai mūsu mājaslapā, dažu kolekciju apraksts, bet arī regulāri tiek publicēts žurnālā Fotokvartāls, kas ir interneta žurnāls, tā kā arī ērti pieejams, tur arī ir iespējams uzzināt. Arī tad, ja jūs nesakojat mums vai mūsu mājaslapai, bet, protams, vienmēr ir iespējas gan Instagramā, gan Facebookā piesakot mums, tad jūs būsiet informēti par visu, kas pie mums notiek, ko mēs piedāvājam, un arī Fotokvartālā ir stāsti par mūsu kolekcijām. Tāpat ir bijuši šajā gadā 7 televīzijas sižeti par Latvijas fotogrāfijas muzeju. Pareizāk tie veidot Latvijas fotogrāfijas muzejā tēmas ir bijušas dažādas, gan kas saistīts ar mūsu izstādēm, gan ar šis attēls, man liekas, konkrēti ir, kad bija par brīvības pieminekli sižeti tika taisīts. Tā kā, šis krājums tiek izmantots ļoti dažādos veidos un ir ļoti dažādām vajadzībām. Tā es ceru, ka es esmu savās 5 minūtēs iekļāvusies, un paldies katram, kurš ir viesojies pie mums, un gaidīsim vēl nākamgad, šogad jau. Un tā kā, lai gan darba laiks mums varbūt ir tiešām strādājušiem cilvēkiem neērts, tomēr pasākuma laiks gan mums jau ir vakaros uz 6. Parasti tās ir ceturtdienas, kad ir pasākumi, un tad 6. mēs esam, un tad vaļā tad mēs esam līdz pēdējiem apmeklētājiem. Paldies! Gandrīz mazliet līdzīgs stāsts mācītāja kungam, kurš sāk ar to, ka viņš īsti tā kā varbūt neiedaras jūsu lokā. Tādēļ, ka es pavisam noteikti sevi arī neuzskatu par profesionālu fotogrāfu, es vienkārši tāds neesmu. Neskatoties to, ka manā telefonā katru dienu top līdz kādu 5 līdz pēc 50 fotogrāfijas, es neuzskatu sevi arī par amatieri, bet viss nav tik vienkārši. Pirms pāris dienām, kad Ojārs atsūtīja man pasākumu afišu un laipni aicināja piedalīties, paskatījos savā kalendārā un nodomāju, kāpēc gan ne. Dīvainā kārtā šī sestdiena man brīva, rakstu, jā, apstiprinu ielūgumu. Pēc vēl pāris dienām viņš man vēl vakarā uzraksta, vai teiks arī kādu runu. Tad es saprotu, viss nav tik vienkārši. Viņš man neaicina kā vienkārši paziņu vai draugu, bet acīm redzot saistībā ar to, ka kaut kādā veidā tomēr profesionāli es esmu saistīta ar fotogrāfiju. Un tas stāsts ir tāds, ka Rīgas Vēstures un kuģniecības muzejs, kura direktoris šobrīd esmu, ir muzejs, kas pārvalda ne tikai šo Rīgas Vēstures un kuģniecības muzeju, ne tikai Ainaža jūrskolas muzeju, ne tikai Mencendorfa namu Vīdzinieku māju, bet arī dīvainā kārtā Latvijas fotogrāfijas muzeju. Un pat tad, kā jau es teicu, es neesmu profesionāli šajā jomā, tad ikdiena kopā ar profesionāļiem, ar Latvijas fotogrāfijas muzeju, ar Daigu un viņas komandu, kur tiešām strādā zinoši cilvēki, es viņiem esmu atbalsts, stratēģiskos, finansiālos un dažādos citos jautājumos. Tādēļ, protams, ka ir ļoti, ļoti būtiski, lai šo nozari arī saprastu. Un tā kā bija tāds misēklis, kas bija nopratus no sākuma, ka es uzaicinātu uz izstādes atklāšanu, es atsaukšos to, ka mēs šodien atklāsim izstādi, tad es sveikšu Ojāru ar izstādes atklāšanu. Aizklāsiet! Vēl labāks arī to! Oja, tas nekas, tad mēs uz nākamo izstādi, kā saka, atkal tiksimies, bet šo aizvēsim arī ar godu. Jo man ir liels paldies, Oja. Tas nav viss, pateicība Ojāram ir arī par to, ka, kā jau es minēju, man ir ļoti svarīgi saprast un maniem kolēģiem to, kas notiek vispār fotogrāfijas nozarē.
Un, protams, ka Latvijas fotogrāfijas muzejs nevar nosegt visus šādus pasākumus un tēmas. Un ir ļoti, ļoti svarīgi, ka ir šādi pasākumi, neformāli pasākumi, kur mēs varam saprast, kas tad ir aktuāls nozarē, kā mēs varam sadarboties, kā mēs vispār kaut ko varam darīt. Un te ir Oja, tiešām liels paldies par tādu pasākumu, kur arī mēs esam laipni aicināti un ceru, ka dažādas idejas un domapmaiņas patiešām vēl šodien notiks, lai gan arī es jau saprotu daudz ko aktuāli. Tā kā liels paldies par to. Un, tas tā kā laikam galvenais, ko es gribēju pateikt, ka ir svarīgi šādās brīžos satikties. Un vēl man ir ziedi šīs mājas saimniecei Olgai, tāpēc, ka es šajā muzejā esmu jau daudz reizes bijusi. Vienā reizē, lai satiksmes mobilitātes pasākumu ar tālu linkaiti runātu par mobilitāti Ādažu novadā un citur, tad vienā reizē šeit vadīju brīvības cīņu pasākumu par Carnikavu. Medmāsas tērpavalkā toreiz atceros kopā ar kolēģi. Paldies, Olga. Sveiciens tev. Pagaid, tik viņi jau nav runājuši. Ir runājusi. Jā, viņi jau runājuši. Viņa vienīgā laikam 5 minūtēs ir. Nē, tā nebija runa. Tā bija maigā prelūdītā. Es būšu atvērta jautājumiem, ja kopā ar Daigu mēs varēsim atbildēt saistībā ar Latvijas fotogrāfijas muzeju, bet tiešām man tā galvenā doma bija tāda, ka paldies par to pasākumu, paldies, ka jūs to darat vispār. Un ne tikai viena diena Latvijā, bet arī citi pasākumi, es domāju, mums vēl rosimies tikties. Paldies jums! Jā, paldies! Es jūtos milzīgi pagodināts, kad jūs atradāt laiku, jo daudzi neatrada laiku un daudz, kas ir ārzemēs un vēl kaut kur. Jā. Tie jauziņi grib kaut ko arī vēstīt mums par fotogrāfiju, arī cilvēks, kas ir daudz saistīts ar fotogrāfiju un daudz ar fotogrāfiju, kas jau daudzus gadus strādā ar fotogrāfiem, kas ir populāri starp fotogrāfiem, kas atbalsta fotogrāfus, ļoti brīnišķīgs materiāls un arī izdod skaistas grāmatas. Tie, lūdzu. Mīļie fotografi, prieks jūs redzēt tik lielā skaitā. Es nebildēju, es nefilmēju, bet ļoti ātri un ļoti konkrēti pateikšu, ka vairāk kā 10 gadus top tāda grāmata, vai viņa tiks izdot, vienā eksemplārā vai vairākos eksemplāros, es nezinu, bet tas varētu būt fotoalbums, kurā ir apkopota ne tikai līva, bet arī īstenībā Latvijas populārās mūzikas vēsture, laika posmā no 72. gada, teiksim tā, no rožu laukuma līdz spoku kokam, tāds varētu būt šis nosaukums, un tas ir laika periods, kad Pavītos sāka dibināt savu grupu līdz spoku koku stādīšanai. Šobrīd man ir nenormāli daudz materiāla, ļoti daudz fotogrāfijas. Šeit, tas ir melnais makets, jūs gribēsiet kāds paskatīties, ja? Jūs varēsiet ieskatīties, te ir vairāk kā 130 fotogrāfu darbi, un tā ir, varētu teikt, kronika. Ja? Ar Nacionālo biblioteku mēs ejam cauri notikumiem un meklējam fotomateriālu, kas apliecinātu konkrētu notikuma, tādu esamību. Vienalga, vai tas ir Skrundas lokators, vai tas ir roks pret pirātismu un tālāk. Es tā kā neaizskavēšu praktiski, kā varētu teikt Latvijas mūzikas vēsturi. Ja kāda no jums ir vai nu paša fotogrāfijas, diapozitīvi, vai afišas no notikumiem, vai kaut kas tāds, es būtu ārkārtīgi priecīgi, jūs ar to padalītos. Bet grāmatas nolikšu uz galda, gribēsiet, pašķirstīsiet un padomāsiet, vai jūs šajā pasākumā gribat piedalīties. Kā tas varētu notikt, es nezinu. Jo tāpēc, ka ir visi citi darbi, ja, tas notiek īstenībā paralēli, ja, sēžot avīžu redakcijās, vākot vecas filmas laukā, tās izskanējot, un īstenībā ļoti daudz interesantu materiālu par Latvijas mūzikiem un notikumiem. Paldies, ka jūs esat, paldies, ka jūs fotografējat. Man ir prieks, ka Ojārs ir kārtīgs bilžu dalībnieks, un arī to citu bilžu fotografi. Mums viņi ir daudz, un par to arī ļoti priecājos. Lai jums veiksmīgs turpmākais darba cēliens. Priecām tas ar katru no jums arī, kurš izrāda kādu mazāko interesi par tādu grāmatu iepazīties personīgi. Paldies par uzmanību. Jā, es tā Fotogrāfiju krājumu. Es izsniedzu, skatījos, ka ir
dažādās albumos var redzēt grupu bildes ar cilvēkiem, aiz kuriem stāv kaut kādi stāsti, bet mēs nezinām, kā tas cilvēks sauc. Un te Elita sākumā jau rādīja fotogrāfijas no dzimtas vēstures, kur ir grupu bildes un ne visiem cilvēkiem zinām vārdu. Nu, lūk, un faktiski es sāku tādu projektu, kā Steinauts varbūt ir dzirdēts, vai var ieslēgt internetā. Pabeigsim internetu. Nu jā, un es šo te projektu sāku tieši dēļ fotogrāfiem, jo tā gadījās, ka gadsimta sākumā man bija iespēja iepazīties ar vairākiem pasaulē zināmiem fotogrāfiem, kuri aizgāja mūžībā, un pagāja kāds pusgads, un viņu bildes, nevienu vārds vairs nav atrodams, jo viņi nepiedalās internetu dzīvē, un internets viņus nošķivē. Nu, lūk, un tā mēs sākām taisīt. Šobrīd tas ir tas izaicinājums, kas varbūt man Latvijā mazliet ir pa šauru, un tā mūsu datu bāze šobrīd ir apmēram 70 miljonu timenote. .info. Jā, nu lūk, šī te cilvēks noņemt nost. Varbūt F11 nerādīties augstējā. F11, jā? Es it kā spiežu, bet man tas nevajag. Ko? Es jau spiežu. Nu jā, šobrīd mums ir apmēram 70 miljonu lapspušu šajā te enciklopēdijā, un visiem, kas runāja par kādiem arhīviem muzejiem, ja jūs gribiet par to pastāstīt pasaulē, mēs esam atvērti. Un mēs varam stāstīt pasaulē par to, kas jums ir krājumos, un par jūsu darbu 11 valodās. Lūk, mums apmeklējums ir ļoti pamatīgs. Mēs te kaut kad gada nogalē sākām koķetēt ar Elonu Musku, kurš uzskata, ka Wikipēdija ir nenormāli kreisas projekts, kuru vajag pēc iespējas ātrāk cilvēkiem aizmirst. Un, tās ir viņa ambīcijas, un kā ir jātājas ar savu. Un 27. oktobrī sākās jauns projekts, kas saucās Grokipēdija, kā alternatīva Wikipēdijai. Tajā brīdī, kad mēs sajūdzāmies kopā, mums sāka riktīgi nobeigties serveri, jo mums vienā dienā bija apmeklējums kaut kur pār pa miljonu. Jā, priekš mājas lapas, tas ir vienkārši slepkavniecisks apmeklējums, bet mēs tā stabili turamies kaut kur 10–15 tūkstoši apmeklējumu diennaktī no dažādām pasaules valstīm. Visvairāk mēs esam apmeklēti no Polijas. Polija ļoti aktīvi veids. Un tā ideja ir tāda, ka katrs ieraksta savus piederīgos. Un te ir iekšā mākslīgā intelekta motors, kas veido radniecību. Tie pieminēja Liepāju, ja, un te vienu brīdi parādījās ideja, ka vajadzētu atjaunot Liepājas dzinteru. Pie manīm atbrauc puiši, kas pateica, ka viņi gribētu atjaunot Liepājas dzinteres, ka piemēram vienkārši piemin. Mēs veltījām pāris 3 dienas, un šobrīd mums datu bāzē ir visi Liepājas dzinteri iekšā pēc datumiem. Un ir iespēja katram papildināt, un tur tā lieta, ka fotogrāfiem ir ārkārtīgi liela krājuma ar bildēm, kuras glabājās kaut kur savos krājumos. Mēs piedāvājam tās bildes radīt pasaulē. Un arī par Liepājas dzinteru parādījās, ka kāds atcerējās, ka tur ir Ariels uzstājies, ja, ka viņi tur ģitāras nebija, kāds tur ir, kas ir dabūjis pirmās vietas. Jo būvēta enciklopēdija pēc pamata principa, kā jāstrādā jebkurai enciklopēdijai, kur jāatbild uz 3 pamata jautājumiem. Kas, kur un kad? Kas tās ir personas, kur tā ir piesaistītā karte, mēs atzīmējam arī vietas kartē, un kad tas tie ir notikumi. Katrs cilvēks saistīts ar vietām, notikumiem, un to enciklopēdiju varētu rakstīt bezgalīgi. Ja, manuprāt,
Latvijai ir ar ko lepoties un stāstot par Latvijas fotogrāfiem, liekot iekšā apraksts par fotogrāfiem, par viņu dzīvi. Ojārs taisa šo te fantastisko projektu stāstot pārdažiem intervējos. Tas ir unikāls projekts, ja, kur faktiski šobrīd ir nenovērtēts. Faktiski to varētu taisīt par katru novadu, par katru vietu, jo konkrētā adresē vienmēr ir ārkārtīgi dziļa vēsture. Es te pirms 3 dienām runāju ar mūsu katoļu baznīcas vadību, ja, un mēs runājam, ka lūk varētu šo te projektu arī no baznīcas puses iedzīvināt. Ir draudzes locekļi, un tur varētu būt paudžu tikšanās, ka jaunie prot darboties ar datoru, vecie cilvēki ir vēstures nesēji, informācijas nesēji. Vecie stāsta, jaunie kaut ko ieraksta un saglabājās ziņas, ja, jo ar katru aizējošu cilvēku pazūd nenormāls informācijas daudzums. Par notikumiem un tādu mazsvarīgu notikumu faktiski nav. Un tā kā mēs sākām pirms 15 gadiem, es vienā intervijā par to teicu, ka varbūt pēc 100 gadiem kāds bombs, kas ir mitinājies kaut kur Matijas tirgus rajonā, būtu daudz interesantāk nekā kāds deputāts, kas ir atsēdējis 2 termiņus saimā un neko aiz sevis nav atstājis, izņemot varbūt kādu zīmes dzeltenā presē. Šie te ir vēl viena lieta par vēstures objektivitāti. Ja, mums sākumā bija tāda diskusija ar vēsturniekiem, ka lūk, ja cilvēki paši raksta vēsturi, tā esot nenormāli subjektīvi. Paldies Dievam, mums izdevās atgādināt no vēsturiskā materiālisma to, ka arī vēsturnieki, cik vēsturnieki ir, kas raksta vēsturi. Tie ir kādi 5, 8, 10 cilvēki, kuriem varētu teikt tādas pazīmes. Viņiem ir zināšanas, viņi ir lojāli varai. Neviens saimniekam, kas maksā naudu rokā nekož, ja, tas ir pilnīgi loģiski. Katram ir savs konformismu līmenis, ja, savas simpātijas, un cilvēki raksta faktiski vēsturnieku fiksējums vēsturē ir ļoti subjektīvs. Mēs piegājam pie tā, ka daudz cilvēku mazo subjektīvo patiesību summa ir daudz objektīvāk gala beigās nekā varbūt oficiālā vēsture. Jo cilvēki rakstot par saviem piederīgajiem, viņi piemin arī ārkārtīgi daudz tādu nianses, ja, kas dod vispārēju raksturojumu laikam. Par attieksmi, ja, mēs sēdējām bārā un pīpējām, ja, kaut kā tādas nianses. Ja, šodien ir grūti iedomāties kādu ēstuvi, ja, kurā sādētu un pīpētu. Ja, viņš no rītiem dzēra tur šķīstošo Liepājas kafiju. Ja. Es tādas nianses pieminu, kuri varētu būt nofiksētas un kuras varētu būt arī svarīgas vēsturē. Tā kā es visu muzeju arhīvu, es valsts arhīvā te mazliet sēdēju un pētīju vecās krimināllietas, kas ir mana tāda varbūt lielā specialitāte. Un es redzu, ka nenormāli liels daudzums ir likvidēts, ka nav saglabātas lietas, kuras vajadzēja varbūt vēsturē saglabāt, no kurām var mācīties, no kurām var izdarīt kādu vispārinājumu, ja, vai kas raksturo ļoti precīzi laiku. Šīs lietas, diemžēl, nav visas saglabātas. Ja. Nu jā, bet ar arhīvu ļoti viegli, valsts arhīvu ļoti viegli strādāt, tur ļoti labs un pretīm nākošs kolektīvs, un mēs aicinām rakstīt, izmantojiet iespēju, ka mēs esam un stāstām par Latviju pasaulē, un var to izdarīt 11 valodās. Es atvainojos, laikam, pa ilgu nopirkstēju. Ļoti interesanti, ilgi nedēļ. Jo bieži vien cilvēki uzaicinot kādu bildēt, viņam liekas, ka tas ir tāds apkalpotājs, apkopēja vai oficiāns vai fotogrāfs, ka viņš ir regulējams. Neļaujiet sevi regulēt. No juridiska viedokļa parasti komunikācija ir 2 pušu, vienlīdzīga pušu komunikācija. Ja kādu jūs bildējiet, tad viņš nav nepa mata tieši svarīgāks par jums pašu. Un tad, ja ir apusēji savstarpēji cieņi, tad noteikti
iznāk bildi. Ja nē, tad tas ir tikai pasūtījuma izpildījums. Tas tā replika no malas. Paldies. Tātad, palīdzies pie viena arī, kad mēs kopā ar Aināru šodien pagājuši gadu dabūjām pirmo vietu Liepājas fotogrāfu, kā tad bija Voices un Vision and Voices. Vision and Voices pirmo balvu. Balvā bija, teiksim, kā, neslēpsim, es domāju, ne? Tātad balvā mums bija oriģināls Fidela Castro portrets. David Burnett. David Burnett, jā. Amerikāņu preses fotogrāfs, tāds monstrāls vēsturisks. Un šo bildi patreiz var apskatīties kafejnīcā Kuba. Un viņi acīm redzot vēl turpinās savu ceļojumu par valsti. Un vārds Aināram Galindovam. Tīri tuvāk par šo bildi mēs pastāstīsim abi kopā Oljāru februārī. Jā. Nāciet uz ģimenes māju, svētā ģimenes māju, 24. kas Oljāra rīkotajā pasākumā. Jā. Un tur es arī runāšu vairāk par 5 minūtēm. Tur būs viss par manu vēsturi, fotogrāfijā, reklāmā. Es 10 gadus strādāju Alderī, 5 gadus Rīgas Miesniekā, tad tur bija kinos, tad Balzāms, viss par reklāmas fotogrāfiju. Tad es gan biju tajā letas otrā pusē, biju pasūtītājs. Bet visi tie procesi ir unikāli un interesanti un atbildējuši uz visiem jautājumiem, kam interesē šī lieta, kā tad ir tā Latvijas reklāmas fotogrāfijas vēsture. Tas bija 90. gadu sākums, kā tas sākās, kad Alders bija paģiras, alus, zābaki, dziesmu svētki, kaut kas tāds. Bet nekādā gadījumā tā nebija. Tā sākās reklāma. Labi, tagad par to, kad šoreiz es pastāstīšu par projektu, kas ir tuvāks tieši arī Ojāra, tam lokālu patriotismam un dzimtā ciemas sajūtai. Tas ir Ikšķile, kurai šogad pagājušajā gadā palika 840 gadi, un kuru 64 gadus tas ir mans ciems no pirmās dienas. Tātad vēsture bija tāda, kad uzbūvēja jaunu to kultūras centru, varētu teikt, tādu lielu, grandiozu. Un viņš stāvēja tāds tukšs. Un tad vienkārši es paņēmu, un kā tas rodās. Es aizgāju uz Ciempadomu, saucamo to pagastu māju. Pat īsti nezināju, pie kā jāiet. Es gribu runāt par izstādi. Iegāju lielā kabinetā un teicu sveiki, un sāku runāt. Un izrādījās tā ir paši domas priekšsēdētāji. Viņi tur mainījās, es īsti nebiju izsekojis. Un veiksmīgi šo projektu, un poza bija tāda, tipa naudas nav. Bet es saku, bet tas būs jums, tā būs dāvana. Un tā mēs tikām ar šo izstādi, kas tapa burtiski divu nedēļu laikā tika savākti šie darbi. Un izstādes nosaukums bija viens ciems pie Daugavas Ikšķiles stāsta fotogrāfijās. Bija arī otrs fotogrāfs, Vitvalds Gudreika, kas tieši bija drona fotogrāfijas, kas bija unikāls priekš Ikšķiles. Un tad tīri tādi neejot uz augstu, nepretendējot uz nekādu augsto mākslu, mēs vienkārši sataisījām, salikām tās foršās bildes, kas par šiem laikiem ir radušās ar domu, kad šī izstāde, jau laikam iet pār 5 minūtēm, es rādu ātrāk. Tātad, šeit ir redzama Ikšķiles krasts, un tur tālumā Svētā Mēnara cela, kur principā arī sākās Latvija pirms 840 gadiem. Šeit ir jaunā skola, un tās meitenes ir reāli atbraukušas. Viņas nebija to skolu redzējuši, ka viņas, kā kārtējais stāsts par bērniem, kas aizbrauc uz ārzemēm, viņi atbrauc, un tas bija tāds, viņi ieraudzīja to jauno skolu, kur bija maziņi, un tagad viņi liela un grandioza. Te es izmantoju iespēju nofotografēt savu mammu. Mamma ir 90 pāri gadi, tad bija bišķi mazāk. Un tas ir tas Ikšķiles tā promenāde, tas, kur mēs pastaigājamies tā skaisti, tur tās lampas tā.
Tas ir atkal tā, lai jautrāk, jo to ņemam arī vērā, kas pārsvarā uz to izstāžu zāli apmeklē, tie ir bērni un pensionāri, kas iet uz biblioteku. Tāds Ikšķilas ainiņi, ko neviens nemaz nezināja, kur tas ir. Jocīgi, tik maziņi miestiņš, bet šo vietu daudz nemaz nezināja. Tas ir tik kulturāls grafitī, ko neviens tas agresīvais grafitī meistars pat nemēģina pielabot. Unikāli. Šī ir ļoti interesanta bilde, tad, kad galvā ir nolaists ūdens, tad veidojās šādas te no veciem ceļiem, no vecām mājām, tādi pamati, un tur vēl cilvēki liek tādas statujas. Un šeit ir unikāli, kad varbūt jūs redzat, tur tiešām neviena nebija, vai varbūt parāda to visu. Tas virs tā akmens uz augšu. Šeit. Vēl augstāk. Šeit. Augstāk. Šitien. Jā. Nē, šitien. Tur, jā. Šitien. Es tur saskatu cilvēkus, bet tur neviena tiešām nebija. Tas bija magic tāds, bet īstenībā tajā vietā nevajag labāk iet pēc 12. Jo tā tomēr ir svētvieta un tur ir kapi. Tas ir kur tā baznīca vai ne? Jā. Tā ir tas, vienreiz gadā tur nolaiž ūdeni un tad tā ir. Šeit mums tāda unikāla Franču rivieras skats, bet tas īstenībā ir Daugava pie laivu stacijas. Tur tādi cilvēki mums ir, kas braukā ar tādiem kuģiem. Šis ir leģendārais un slavenais vikingu kuģis. Tev arī nav tā kvalitāte, bet tā kvalitāte vienkārši bija unikāla. Tas nav nekāds photoshops, tiešām tā migla bija tāda. Un tā laiva pilnīgi bez skaņas, viņi griezās ap savu asi. Gluži tā kā pozēta. Tā senā vikingu laiva. Un te ir tāds pārējais periods, vecie laiki, jaunie laiki. Šeit ir tieši tas moments, kad tas ūdens ir nolaists, tad ir pilnmēnes naktī ir šādi skati. Un šeit ir tāds darbs, kas saucās Debesis sākās uz zemes. Un tur tieši lido tie putni un vienreiz gadā tā vieta ir, tā kā rezervāti izveidojās, tur neviens cilvēks nedrīkst iet, tur pilnīgi apsardzes bezmaz vai ir, nedrīkst braukt, jo tie putni, tur veidojās pilnīgi tā kā džungļi, skaņi vienkārši unikāli, visi Ikšķilas skan. Viņi visi tur salaižās, tās savas attiecības tur dibina. Nākotni, nodošana nākotni. Tur tā skaņa ir vienkārši, tā kā safari, jā. Un tad viņi aizlido, daudz neuzkavējās. Tātad tas ir par šo projektu. Šis projekts ir interesants ar to, ka mums bija kopējā Ikšķilas, šī bilde ir interesanta ar to, kur unikāli sanāca, kad bija Ikšķilas mākslinieki izstāde un bija kopā ar viena mākslinieci, identiskas krāsas, identiskas tonas, pilnīgi likās, viņa fotorealistiskā stilā Maija Mužniece zīmē, un tās bildes saliktas, un nevar saprast, kur ir fotogrāfija, kur ir glezna. Un tagad mums tāda iecer veidot tādu kopēju izstādi. Tas bija tāda, un mēs tā apstājamies, labi stāvam, skatāmies, un viens otram sakam par šo iespēju. Viņi saka, es esmu tā, es saku, es esmu tas. Tā bija tāda unikāla satikšanās, kad cilvēks vienkārši no malas nevarēja atšķirt. Un tad laikam jau arī pietiks, jo saule jau iet pēc grafika un tumsā mēs tur neesam gaidīti. Labi, paldies. Un tad kurā datumā jār? Kurā datumā viņai? Labi, sekojiet reklāmai. Nē, tas ir svarīgi. 20. februāra pēdējā otrdiena, 1:00 ierašanās laicīgi. Jā. Kurā vietā? Kad? 24. Klosteriela 4, ja? 5. Klosteriela 5. Cepumiņš un kafija un tējiņi arī būs tādā? Jā, iecers ir ļoti daudz, bet cienot pārējos runātājus un, kā teikt, sauli, tad es šoreiz beigšu, jo par šo, tas ir kā mēs uzdāvinājām Ikšķilei izstādi. Un šīs bildes ir visas, šīs bildes atrodas Ikšķilē, Ciempadomē, bērndārzā, skolā,
doktorātā, kur stāvēja kaut kāds Rio de Janeiro saulvarietis, vai ne? Tagad tur stāv mans bildes. Un, jā, tā, tas ir tāds gandarījums. Nu, naudu tas maksā, bet prieks ir liels. Ja kādam ir skaistas bildes, un viņš bija izstādīties, tad izšķilēja tā iet, kur... Ne tieši tā vieta. Izšķilē, ne? Kaut kur viņš var izstādīties, jā. Visur, kur tikai izšķilēt. Nē, tas ir, viņi turpinās, un tā iecer ir tāda, kad pēc 10 gadiem, uz 850 gadiem mēs šīs bildes liksim grāmatā. Nu, iecers ir daudz, bet viss sadurās pret visādām zināmām problēmām, bet paldies. Tas ir fotokalendāri, viņš saka, par to arī pastāst. Pa kalendāru es nestāstīšu, bet tā kā es esmu IT cilvēks, es bišķīt par cipariem varētu parunāt. Pirms tam arī tā patika, ka forši par cipariem stāstīt, tik un tik izstāstīt, tik lietas piedāvā, tā forši. Tad, jā, 58 000, kāds ir tas, ko es pagājušajā gadā nospiedis slēdzīti. 23 filmiņas. No 23 filmiņām es uztaisīju 2 bildes. Grēkoju, es netaisīju, iedevu laboratorijā BFS. Bet, jā, uztaisīju 2 bildes. Ap 2000 bildēm es apstrādāju pats digitāli. Un tās ir bildes, kuras kaut kur teorētiski viņas var nonākt, jo viņas nav tikai manā datorā, es viņas kādam esmu devis. Tas viss ir tapis 61 bildēšanā. Kā es saku, fotosesijas, bet tur ir iekļaut arī 3 plenēri, kas ir 3 diennieki. Kad vienā 3 dienniekā es kaut kāds 8 reizes bildēju tur ko. Jā, un tas bija pa pagājušo gadu. Kalendārs man tapa viens, ja mēs runājam par ciparu, bet viņš tapa 40 eksemplāros. Tas bija tāds mans untums, kad cik daudz tie eksemplāri varētu būt tādi, ka, lai nav gluži jādod visās grāmalās un pieturās cilvēkiem, bet, lai viņi nonāk pie cilvēkiem, kas novērtē to visu varētu. Viņi jau viss nav nonākuši kaimiņu zemē, tur viens cilvēks, viņš pa pasauli tā klejo, ka es nevaru saprast, kurā brīdī viņam tur nonāks kalendārs, bet, jā. Un kalendārā bija iekšā tas, ko es bildēju vairāk kā 4 gadus, viena darba sērija. Un, kad tā to visu apdomāju, kas ir radīts, kas ar tām bildēm notiek, tad man ir tāda sajūta, tās ir bildes, kuras visai maz ticams, ka baigi kāds skatīsies, ka kādam būs interesanti, bet varbūt tomēr kādā brīdī viņas kaut kur nonāks publiski. Es bildēju aktus, darbus, kurus mūsdienās man ir ar katru gadu ar vien mazāk sajūta, ka kaut kur vajag. Bet, kā teica viens igauņu fotogrāfs, ka mēs pagājušajā gadā viskī tā labi iedzērām Igaunijā. Viņš teica, bet kādam jau ir arī tas jādara. Kaut kā tā. Un pie šīs, jāsaka, nots, ko es varētu teikt, es visiem novēlu ļoti foršu plenēru. Paldies, ka uzklausījāt. Un es domāju, kolosālākais šajā plenērā ir tas, ka Ojārs pateica, viena bilde no katra. Viena bilde. Es esmu bijis plenērā, kur man teica 20 bildes, un es domāju, ak, Dievs, man tur pa dienu 5 vietās ir jābrauc, jābildē, vai man tur būs vispār 5 bildes kopā, ko dot. Te ir uzstādījums vienkārši uzbildē vienu labu bildu un iedod. Ļoti kolosāli. Var arī slikti, nav obligāti labi. Jā, paldies tev, jā. Jā, paldies Andrim Cepurīti. Un tagad mums ir viens ļoti ārkārtīgi svarīgs fotogrāfs, domāju, ne tikai priekš fotogrāfiem un ne tikai priekš visiem fotogrāfijas, tā saka, faniem un krājējiem, uzkrājējiem, izstādītājiem. Vārds ir Erikam Bitneram, kas ir Latvijas fotogrāfijas savienības, precīzāk pateiks pats. Laikam valdes loceklis. Man patīk Ojāra piegājiens tas, ka šeit ir tas, kas ir parasti fotogrāfi izlaiž. Viņi sapulcē fotogrāfus, bet šeit ir muzejnieki. Tas īstenībā priekš kā mēs strādājam. Priekš kā fotogrāfi vispār ir.
Un cik tas ir svarīgi, es tāpēc gribētu parunāt par tādu lietu, kā tas, ko jūs visi minat. Tev fotografija ne tikai jāuztais, tev viņi ir jāapraksta, jāpasaka, kas tev viņā ir. Un kur tas ir, kāpēc bijis, kādēļ bijis. Rezultātā es gribu parunāt nedaudz par nekaunību. Kad tā ir jūsu atbildība, lai jūs dabūtu, teiksim, šādā tā plenērā, tas ir vienreizēja iespēja dabūt, iet pie cilvēkiem ar motivāciju, kāpēc. Nevis tādēļ, ka tev vajag, bet šeit ir publiski organizēts pasākums, kurā mēs aprakstam kaut kādu šīs sabiedrības laika šķēlumu. Ir vienkārši viens nogriezis, kas tiek nogriezis. Iet pie pilnīgi visiem, nevis pie tā, ka, teiksim, žurnālisti, ko parasti apraksta, viņi apraksta vai deputātus, vai tas aprakstīt tos normālos cilvēkus, kas vienkārši veido šo vidi, šo Latviju, šī brīdi. Un tādēļ tā nekaunība ir vajadzīga, kad jūs ejiet pie viņiem, stāstiet, kad jums viņus vajag pastāstiet, kas viņi. Jo cilvēki īstenībā ir ļoti atvērti. Viņi no sākuma ir, protams, kā jau īsti latvieši, kāpēc man to vajag. Ja jūs viņiem stāstiet, es personiski jūs ievietošu vēsturē. Es aiziešu pie šiem muzejniekiem un teikšu, redziet, man ir šī bilde tādī laikā, un jūs paliksiet vēsturē uz mūžiem. Cik nu ir iespējams? Jā, tieši tā, jūs tiekat iemūžināti. Un tas ir gan mūsu nekaunība, gan atbildība, lai mēs to visu izdarītu. Nu, būsim, laikam, īsi, jo tas laiciņš prasa, un mēs darām savu darbu, un šeit ir prieks, kad ir pretī tie, kas dara to, lai tas saglabātos. Erika, bišķiņ, 3 teikumos pasakiet, kas ir Latvijas fotogrāfijas savienība, cik tur ir biedri, kādas aktivitātes un cik ļoti ir gaidīts, kāds vai negaidīts, vai teiksim, arhīva un muzeja darbinieki arī drīkst iestāties par biedriem, vai kāda ir tā? Viņi varētu būt kā sadarbības partneri šī gadījumā. Latvijas fotogrāfijas savienība nodarbojas ar to, ka viņa ir radošajās savienībās, ir radošajā savienība padomu, mēs pārstāvam fotogrāfus. Un tātad, ko mēs panācām savu laikā, ir tas, ka likumā par radošām personām ir beidzot ierakstīt arī fotogrāfu. Līdz tam fotogrāfs un māksliniekam neuzskatīja. Tas tāds, es teiktu, viens no galvenajiem. Ja ir kaut kādi jautājumi, es saku, nāciet pie manis, parunāsim, pastāstīšu. Es vienkārši negribētu kavēt šādu auditoriju, kamēr ir ārā visnotaļ briesmīgi saule. Audzīt, noķert. Ļoti interesantu momentu. Un lai veicās. Pietiek, ja? Jā. Izstāde ir liela izstāde kopā ar tekstilu mākslu. Veidot un dzejnieks. Veidot izstādi Zeita telpā Līgatnē, kurā būs apskatāmā martā. Droši vien lielākai daļai no mums vēl privāti aizsūtīsim ielūgumus. Bet 28. martā 2 pa dienu mēs laipni gaidīsim jūs ciemos uz lielu atklāšanu. Būs tāda izstāde, kur apvienojās filozofija ar mūziku, ar tekstilu mākslu un dzeju. Būs liels pasākums, ļoti interesanti. Laipni aicināt. Paldies! Ziņos web kultūras pilī, kur tiks atklāta mūsu fotoizstāde kā eks latviešu acīm. Un vienlaicīgi būs arī personāla izstādes. Man būs personāla izstāde par Islandes ziemeļplāstām, un Mānītē Meņikai būs personāla izstāde par Islandu kā tādu. Izcili! Tiekamies! Tas nebija. Tu ko tik sen pagātnes vēl augšā? Tas ir viens. Kaula laikā, Ādažos strādāju par štatu fotogrāfu. Mācījos ar kolhozu Ādažu nosūtījumu, stipendijāts biju Rīgas 34. profitehniskajā vidusskolā. Mācījāmies kopā ar Ojāru Jansonu vienā kursā.
Jā, nu, reportāžu stils, kā jau vienmēr delegācijas un tā tālāk, vajadzēja ātri. Kosmonauti atbrauc ar kaulu, dzer kafiju, pēc stundas jau bija bildes galdā, nu, tādā stilā bija jāstrādā. Tā kā bija interesanti, bija radoši, nebija jāsēž kaut kādā būrītī, nebija darba laiks, bija brīvais darba laiks, bet viss bija jāizdara laikā un precīzi un ātri. Un super ir tas, ka Ojārs ir vienīgais no mūsu kursa 24 cilvēki, kurš ir palicis uzticīgs savai profesijai. Viena maza piezīme, kāpēc viņš ir tā izsities un palicis dzīves kā fotogrāfs vēl, kā saka, šī pasaulē. Nežēlīgi, jā. Jo viņš arī skolas laikā bija radošais huligāns. Viņš man šķiet visvairāk no mūsu kursa ir bijis direktora kabinetā. Uz pārunām. Jā, tā kā, nu, mūžīgais tusētājs un radošs cilvēks un huligāns viņš bija konkrēts. Bet, nu, redz, te ir rezultāts, te ir darbs, tagad izdarīts. Paldies tev par to. Paldies tev, Andrej. Andrejs Vanis, ko viņš man iegulda ārpus. Tas vienu nevarēs grūtāk tā kā 20. Es atceros, ka planēja, ka vajag 10 tādu, 10 pēc mēneša, 10 es ir ieplānāts. Es skatos un es domāju, es labprāt iedot šitās 3 bildes, bet es zinu, viņi viennozīmīgi nenovērtās, kuras par ciema bonus bija nobildēs. Jā, es mīļākie tur. Bet nevienu nebija ielikuši izstādi. Es vēl kaut ko smīķināju, ka būtu interesanti viņu likt. Es atceros faktus, viņš jau arī runāja. Viņš teica, mēs tos tēlus visi zinām. Kā mēs viņus liksim, ja tur sanāk apmēram 2/3 deklusēta elementu domam. Mēs neviens nesaprot Latvijas, mēs nesaprot. Viņiem ir laiks, viņiem ir pašas paušas, koloritātes. Īrējas nāc, vasarā, tas nebēc pavasarī braucam braucas ciemu, kad dzērās meitām vietējā pakomentē ciemu dzērās. Mēs uzreiz jau te vajag piestāju, mēs gribam nobildēt šīs piestās, uz mums ir labi piestāju. Mēs visi izlacam ārā, var redzēt, nu tāds uz modauzītas, tā ka pa purnu dabīs. Mēs visi ar kamerām, mēs nobildēsim Viņam pat ir tā. Jā. Veselīgi paškritīgi. Nevar tā vidējā Rīgā pabīdīt. Es skatījos krāsēnajā, varēja redzēt, ka ziluma Melnbaltajā tos zilumus tā nevarēja redzēt, jo tur tā rīta gaisma. Mīļākais portrets no Kliča plena. Tas ir ļoti svarīgs. Es atceros, kaut kas bija. Arī Bērzonē. Kur tu pats būsi? Es šeit. Cilvēku grupu. Tā, Daina. Vai pats nāc? Labi. Jūs tagad pie zobārta. Zini kā, ka šitā te grupas tais un šitie gudrinieki sāk stāstīt, kas fotogrāfam jādara, ja? Tad mans jautājums ir tāds. Vai tu arī zobārstam saki, kas viņam jādara? Un pamēģini zobārstam pastāstīt. Tā, bet es saprotu, fotogrāfs mums ir viens. Ja Vidējā formāta Fuģis. Nav komentus. Grūti. Bišķiņ skatos. Jā. Iedod tās grāmatas šur. Minējās to galvu. Principā sēž tikai pirmā rīta. Otrā var pastīp. Prasu augstu. Laiks nav... Ko vēl? Ir kāds? Tu pats priekšā gulsies uz galda, ja? Es vēl nezinu. Ābolu gultē. Vai arī zastas šito.
Jā. Sevi? Nu, es to paskatīšos. Uz galda var nolikt. Nu, jā. Šito te var kaut kur. Zem galda. Projektoru nos, šitos ādažus gan tu var nolikt, jā. Noņem programmu nost. Programmu nost? Jā, un projektoru arī uz tā ķebļa. Vai vispār. Ja var, tad zemāk. Jā. Tur ir tas. Nē, bet tas ir īstenībā viņš ir svarīgs, jo tajā laikā, kad mēs Es jau klēpīju visu Cik strateģiski pareizi vieta, pārāk jāgrozās. Viņš var mierīgi sēdēt. Tas jāstāv. Tas trīk kājas pirksti. Stiepjoties par savu. Jā, es saprotu. Kur tu atstāji? Es būšu atpakaļ. Nu, vajag, jā, Smuki jau, smuki. Vispār man jūs tā baigi slēpjaties patiesībā. Saule norieties. Jā. Saule norieties. Tas īstam padarā. No tā mēs neizbēgsim. Saule norieties šā vai tā. Neizbēgam. Tā. Tā. Ir. Tā, kur ir Laura? Laura! Tā, vēl kāds nav, jā? Nāc uz bildī. Vēl kāds ir? Laura! Nāc šur. Tev te neredz. Viņa te nevar redzēt. Visvaldi redz? Nē, bet vajag, lai Aivars tev redz, nevis. Jā. Viņi ir. Jūs pašā aizmugarē. Jā, bišķi uz to pusi. Jā, vot nē, vot tieši jā. Bišķi uz to pusi. Nu, tā, pagriežam kanonu vantī. Ok. Tā. Viņi grib, kā saka, mums palīdzēt nodrukāt. Kā nekā lietotājiem pilnībā nekāda motivācija. Tā ir ideja. Nē, ja viņi man sastāv savu sūtni vai ne, tad jau... Tad nodrošina. Es domāju, ka tu mīli. Nekādu. Tā. Jā, man tieši tā. Tā. Un man gribās... Liepiņi apmainies ar to kungu, kas aiz tevis ir up vietā. Viņš jūs apmainīs, tas ir? Tā? Nē! Bišķi uz to, kas tevis probā. Man ir somiņas, O jā, ieņem lūdzu savu vietu. Jā, labi. Kur putīši? Vairāk vai mazāk mēs šeit visi arī esam. Tā, vispirms man ir testa klikšķis un... Vēl testa klikšķis. Testa klikšķis. Visi laimīgi, vēderi ievilkt krustus priekš, divi. Tad lūdzu skatāmies uz mani, acis visiem vaļā, mutes visiem ciet, šeit uz šeien skatāmies, tagad telefonu neeksistē un viss pārējais, kas jau varētu būt interesants, izņemot mani. Tā kā tā. Jā, mēs... Jūs bišķiņties... Vēl bišķiņ uz to pusi. Nu, tagad jau. Nav svarīgi. Nē, šitam nav autoknipšu un otru zivspuldes turētāji. Mēs kaut kā apiesimies bez manis šajā gadījumā. Nebūs pilnīgi. Tā. Ir laimīgā seja visiem. Nu, tā tad. Patiesi laimīgā.
Nevajag savus bildi nekstēt. Kam tur fotoaparāts rokās nobildēt, turienes pats nevar mākslot vai Jā, tur vēl kaut kas ieradās no aizmugurē. Kas tur tagad notiekās aizmugurē? Skatāmies. Cilvēki atnāca uz Neidas Skatāmies uz Aivaru. Paldies. Iespaidi par izstādi, iespaidi par tevi, iespaidi par Kā šodien tev pasākumu. gāja ar izstādes veidošanu, kā tev gāja ar Ar autoru? izstādes veidošanu man bija tā, ka es uz atklāšanai esmu bijusi, es biju projām no Latvijas. Tad sanāca, man ļoti patīk izstādes, kur es varu būt apmeklētāja lomā, kur es pirmo ieraugu, un pirmais, ko es izbaudu, no to ideju, protams, un gatavošanos un fotoattēlu izvēles iespējas, tas ir viens, jā, tur mums ļoti skaista sadarbība jau gadiem ar Rojāru, bet tieši tās gala rezultāti šoreiz ļoti paveicies. Es jau redzēju, vai nu gribēju teikt jūsu acīm, bet nē, jo jūs redzat profesionāļu acīm, es redzēju apmeklētāju acīm. Tad es vēl vienu momentiņu par to, bet pēc tam biju vai es nebiju tajā pasākumā pirmajā prezentēšanas. Tas jau nevienam apmeklētājiem nerūp. Viņi nāk un prasa man kādreiz konkrēti par katru cilvēku. Pēc tam viņi vēl man prasa, kāpēc viņš stāv šādi, nevis šādi. Vai viņa nolika, vai viņš tā pats apstājies. Tad viņi man paprasa vēl Ojāra Jansona biogrāfiju un kaut kādas zināmās un nezināmās lietas. Un parasti cilvēkiem jau gan tā fotogrāfija ļoti patīk, skaista un uzreiz mūsdienās, ja? Saistās ar kaut ko neierastu un kaut ko ļoti māksliniecisku, kas arī ir. Bet es varu par negatīvo pusi pateikt. Nevis par negatīvo pusi, tur nav nekas negatīvs, bet ir pārpratumiņi. Jo mēs jau uzlikām uz afišas nevis cilvēku, ja, bet ēku. Un tad jau ir daļa, es saskaitīju, tie bija 11 cilvēki, ja, kuri atnāca skatīties tieši to veikalu, tieši to stūri, tieši to kultūras veco namu, veco aptieku un vēl kaut ko no Cērnikavas pie reizes. Ja? Un tad viņi man prasa, kur turpinājums. Labi, ja vēl prasa, kādreiz izskaidrā pusstundu vēl, kur mums kā dēļi iebrien pie zvejniekiem un pa zvejniekiem visu kaut ko. Un tad no tiem 11 cilvēkiem bija ieteikums, vajadzēja tos ģīmīšus skaistos likt arī afišā, lai mēs speciāli nādažiem no Garkalnas vai no Rīgas, 3 vietas, ja, nebraukt veltīgi. Bet nedrīkst taču cilvēkus laist tā neapmierinātas. Teja vienmēr ir cepumi, vienmēr ir saruna par visām ādažu arhitektūras brīnumiem un iespējām ir. Un Ojāra, un arī jūsu, jo grāmata arī. Tad mēs to grāmatu toreiz un tagad foto mirklī, ja, ādažos, mēs vienkārši sēdējam pie kafijas un ar katru to neapmierināto, lai viņam būtu vēl iespēja, runājām un skatījāmies. Viens otrs tas neapmierinātais sevi tajā grāmatā atpazina kā to cilvēku fotografējumu, bet viena kundze, kura tā arī, viņa autora bija vienai fotografija. Jā, bet pārējie ar interesi skatījās, jo pirmo reizi to grāmatu bija redzējuši. Nu tā, tas uz priekšdienām, ja būs vairāk šeit cilvēki attainoti, tad tajā afišā es arī likšu vai no Ojāra Jansona, arī cilvēks ir ļoti labs, vai nu kādu citu cilvēku. Nu tā, tādi iespēja. Varbūt kaut kā es tevi drustīti samulsināju, vai tev nav iespēja samulsināt. Jā. Samulsināt, es nezinu, kam būtu. Nu, tad gan plusi, gan mīnus, un kā jau dzīvē, ja. Ir man jau nepatīk tie pīkstēti, atnāk un vai viss slikti LV, bet gan izvēja man pašai tā šodien sanācis. Šitais ļoti labi sauklis, es laikam Instagramām nospēršu, viss labi LV. Paldies jums par šodienas pasākumu kuplā skaitā, par to, ka varbūt šaurībā, jo mums ir klēts zvejniekiem, mums ir maz nojumīti, mums blakus zvejnieki. Neliela tā ēka, neliela. Bet 70 cilvēki arī bija kāznieki.
kaut kas sanāca mums te būt. Vasarā brauciet, liela pasākuma ārā. Ar visu to, ka arī vārā var likt molbertus, var likt arī visādi mākslinieciski izvietot. Laivā dziedāt un dejot. Laivā dziedā un dejoja un fotografijas pa visu pagalmu, ja nav lietas, ja ir lietas, tad ātri savācam ar kolēģiem, nojamītē, turpinam. Un mēs ļoti radoši vispār, kāpēc arī ļoti labi, jo mēs atrodam tādu radošumu dzirksti ar ikdienas darbā. Nu, tad ir skaisti. Cerams, ka jums arī patīk šodien mums. Jā, paldies, aplausiņi, jā. Aplaudēt visu Ir kāds, kas vēl grib kaut ko sliktu pateikt, ne? Labāk pats kaut ko pasaka. Šiliņ, tu noteikti grib kaut ko sliktu pateikt, ne? Es jau pateicu slikti, tagad Kaut ko visiem labu. jāsaka viss labs. Pīter, vecākais ādažu dzīvais fotogrāfs. Jā, nu skaisti, nu man prieks par tevi joprojām. Joprojām? Tā turēt būru gaisā. Jā, labi, jā. Apšaniek savus šitas digitālais iespējas. Fantastiski. Fantastiski. Trūkst vārdu. Bet, ja mēs tā sakam godīgi, tas ir baigi forši, ka tev taisīts izstādes. Droši varat... Kaut vai sodīgi, bet izstādes. Nē. Ka taisīt izstādes, jo es ļoti labi zinu, ka tas nozīmē, ka tev ir jāuzbildē, pēc tam tur ir jāizslimo cauri tam, ka, nu, ko tad no šitā, kas tad vispār man tur ir sanācis. Un tā, kad tu beigās atlasi, tad, nu, vēl tu aiziet uz druku vai tur meklē sponsorus. Mēs kā parasti arī, es iespraudīšos, ja jūs izdomāsiet no pētniecības centrā arī fotogrāfijas likt, ja mums finansējums atļauj, nevienmēr atļauj, mēs mēģinam arī pa Ādažu pašvaldības līdzekļiem izdrukāt fotogrāfijas. Jā, nu tas ir tāds iespraudījums, bet tāds pozitīvais šoreiz. Jā, bet tas tāds ir tāds, ka tā izstāde tas jau nav, ka tu paņems tādu, cik tu 15 bildes, ja tie sienas pielikšu, nu tā gluži nebūs. Tas ir gan nopietnas darbs, tā kā viss malači. Atkārtot. Cernikavas dabas un vēstures un apkārtnes un tā kā, nu tās arī varētu tad piedāvāt šo to Ojāram. Un, nu, vēl pēdējais, nu, es arī esmu mēģinājis fotografēt, bet, nu, ne jau nu ļoti profesionāli, neko tādu pārpasaulīgu. Un pēdējā laikā vairs nevis ar fotoaparātu, bet, nu, kā jau daudzi cilvēki to dara, es eju un knik, kaut ko piefiksēju. Un dīvaini ir tas, ka kaut kur izlasīju tādu teicienu, ka ejot, nevajag skatīties tikai zemē, vajag pacelt acis pret debesīm. Un, ziniet, tas manā dzīvē pašlaik ir ļoti svarīgi. Jo lielākoties es fotografēju mākoņus, un man ir tiešām, nu, tādas fotogrāfijas, kur nu kā attēli, teiksim. Nu, nepārspējam, un tie ir dažādās vietās, un tā pie jūras pagājušajā gada oktobrī ir, nu, gandrīz jau saulriets tāds attēls, kur es pēc tam skatījos un brīnījos, vai tiešām tā var būt. Tur ir eņģelis debesīs, saule jūrā riet, un tādi lieli balti spārni, un tur jūra ar saulrietu. Jā, tā ir izstāde. Nu, jā. Grāmatā. Tas ir kaut kas pārpasaulīgs, ko, nu, kā teikt, stāstīt, vajag redzēt, ja, to saprast nevar. Nu, lūk tā. Un, nu, ko es varu novēlēt cilvēkiem, kam ir liela pacietība un liela interese par fotografēšanu un visiem fotogrāfiem, novēlu, lai jums izdodas viss, ko vien jūs vēlaties dabā noķert, saķert. Un vēl interesanta lieta, pagājuši gadu, nu, es ļoti bieži māju te pie Gaujas, un tur ir vecās Gaujas ieteka jūrā, un tad tur notiek visādas interesantas lietas. Un vienā reizē es skatos tieši pāri pa Gauju, ir divas varavīksnes. Un tā kā, nu, es esmu filologs, un man ir tā lieta ļoti tuva arī, tad tā teika, ka varavīksne padzerās ūdenī, ja, viņa dzer ūdeni, tas viens gals. Ziniet, piedzīvoju to, tas bija kaut kas neticams, jo viens varavīksnes gals bija Gaujas krastā, nevis tieši upē, bet tur tajā vietiņā, kur starp ūdeni un to krastu.
Un to es arī skrēju ķert, lai nu var paspēt vēl to dabūt. Nu, tas bija arī kaut kas vienreizējs. To laikam tikai vienreiz dzīvē var dabūt. Un pagājuši gadu bija ļoti daudz varavīkšņu debesīs. Ko tas nozīmē? Daudz līdz. Laikam, jā. Pasakājums skaisti vasarīgi. Tā kā novēlu, jā, ļoti daudz veids. Tā kā novēlu visiem kaut ko ārkārtīgi skaistu, kaut ko ārkārtīgi interesantu ieraudzīt dabā, jo ticiet, Latvija ir tiešām skaista. Šaubu nav, 5 minūtes. Paldies, tagad ir tā, kad es tagad mēģināšu pasniegt Marijas kundzei, uz kuru pusi, ja? Mīļie fotogrāfi, kuriem ir fotogrāfs, nostājieties šeit, kur stāv Marijas kundze. Marijas kundze, jūs nākat šitien. Olga vēl sārā to bildi. Ļoti svinīgs brīdis. Jā? Kas tas tāds? Olga. Kā tur bildi var dabūt ārā? Šitā. Tie, kas fotoaparātisti, tie, lai kā sako no bildēm? Tu atradi? Signalizācija ir atslēgta. Jā, signalizācija. Drukāts ir tātad, kur? Jelgavā, ja? Ja Bauskā? Nē, Jēkabpilī. Jēkabpilī. Bet nodrukājas vairāk vai mazāk labi. Tā, un tad man tagad jāuzraksta kaut kāds teksts, ja? Ja pēc tam uzrakstīsim. Raksti tagad. Rakstam. Tas varētu būt kaut kāds 1990. Kurai likt jā. Varbūt. Tā bija Latvijā pirmā maizes ceptura reita, ko atvēra tāds gan ne tikai. Tā, nu, Olga Načur. Iekārtām, kur cepa un varēja caur stiklu redzēt. Tā visu. Tā, kam ir bungas, spēlē bungas Načur. Marijas kundze, apsveicam jūs loterijā! Pirmā pasaules vēsturē loterijas vinnētāja Marija Banga no Carnikavas iegūst šo brīnišķo attēlu. Apsveicam! Paldies, ka vinnējāt, pienoties atkal, kas ir visu gads vieni vinnesti. Lai vienmēr, lai vienmēr, kā saka, ir fotogrāfi, kas jums kaut ko uzdāvina. Jā, nu rīkojiet vēl izstādes, varbūt atkāpīt. Jā, es saku, aizmirsu ieslēgt kameru. Tā, labi. Vienmēr sakot īsos vārdos, ko es gribēju pateikt par šito izstādi. Olga, es tagad gribētu uzrunāt tevi. Olga, es tagad gribētu tev atbildēt publiski, ja? Ir milzīgs paldies Dievam par to, ka man liktenis ir savēts ar Carnikavu kopā un tieši ar Olgu. Mums ir ļoti dažādi skatieni uz dzīvi. Mēs esam pilnīgi dažādi cilvēki, bet mēs kaut kā kopā varam sadarboties diezgan veiksmīgi. Viņi, kā saka, piecieš manus feikus, es tā kā saka, priecājos par viņas veiksmēm. Un tā, un tas bija tāds milzīgs izaicinājums, jo šī īstenībā ir pirmā personāla izstāde man. Līdz tam man bijuši tikai izstādes ir grupu veidā. Un es priecājos, ka tas notiek Carnikavā, un es priecājos to, ka Carnikavas novadpētniecības centrs apmaksāja drukāšanu. Es nezinu, teikt speciālisti par drukāšanu var pateikt, kā ir nodrukāts. Es centos taisīt tā, ka tajā melnajā būtu kaut kāda maksimāla informācija iekšā. Attiecībā par nosaukumu toreiz un tagad, kad man arī zvanīja cilvēki un teica, nu labi, skaidrs, mēs atnācām, paskatījāmies, sapratām, kā bija toreiz. Kur tad tās bildes, kur tagad? Es saku, nu paskaties spogulī. Nu, tas konkrēti bija šīs divas dienu no tām meitenēm man zvanīja. Nu jā, un tā kā es ceru, ka mūsu sadarbība turpināsies, un es sapratu, ka vecas bildes rādīt vienmēr ir foršāk nekā jaunas, jo tām grūtāk piesieties. Fotoaparāts ir Rolleiflex, fotofilmiņa ir Svema, nezinu kura, fotogrāfēts Ādažu studijā pie manis. Tātad šeit mēs redzam šos te jaunikus, kas tādi, nu nav vīkli, bet nu
Viņai Vietējie. bija iespēja. Zvaigžņu zagļi. Zvaigžņu zagļi, jā. Tātad šeit mēs redzam Rolanda Kronlaku, tie ir Gunters Vēt. Rolands Kronlaks ir konservatorijas profesors. Gunters Vētra ir operas solists. Tātad Normunds Rutuvs ir slavenais latviešu popdziedātājs, Mārcis Spriņķuks ir slavenais deputāts, ministrs un kas tur vēl ne. Un vienīgais no visiem uzaicinātiem uz atklāšanu bija atnācis Spriņķuks. Spriņķuk, respekt. Un, respektīvi, es teicu, nu kā jūs tur spēlēt? Jā, viņš saka, tur 100 kādus izlaidumus un kaut ko tam līdzīgi. Un es saku, nu, ka jūs varētu vēl turpināt spēlēt. Viņš saka, jā, nu tad, kad nebūs citi ienākumi, ka viņi ir gatavi. Tā kā jūs varētu par nelielu, bet kārtīgi honorāru uzaicināt viņus kā muzicējošu grupu, teiksim, tur kādam savam brīnišķīgam pasākumam. Lūdzu, kas vēl? Te ir visi kadri, kur ir virsū viņi, kas ir daudz maz pieklājīgi. Nu, es no sākuma domāju, ka varbūt pietikt ar vienu, bet īstenībā es tur īsti nevaru atrast, ko vēl likt. Un tad šeit reku ir mani darba biedri, tas ir Werners Tauriņš, mūziķis, dizainers, mākslinieks, blakus ir Lolita Cirvenietis, kas sēž uz galda, tad ir aizmugurē Egilis Dālmanis un blakus ir Ilze Ozola, profesora Viļa Ozola meita. Tad šeit ir šitajos attēlos mēs redzam tādus izcilus ādazniekus. Tātad kungs ir Ivars Dzenis. Viņš bija pirmais, starp citu, datorists ādažos un bija tātad superdatori tādiem, nu, ļoti nopietni lielu izmēru un tā. Un faktiski Kausiņu uzaicināja, kā jūs zināt, Kausu aicināja pie sieviem strādāt tikai izcilos. Nu, viņu uzaicināja par datoru speciālistu, man uzaicināja par skatuves strādnieku kultūras namā. Nu, tā kā mēs bijām katrs izcils savā nozarē. Nu, lūk, jā. Un blakus ir tātad Daina Dzene, Ivar Dzeņa kundze, tātad faktiski viņa ir līdzelīgi tam, kad es aizsūtīju uz pirmo žurnālu Santa savas bērnu bildes, un tad faktiski nedēļas laikā man uzaicināja žurnāls Santa, tātad Santa Anča Dansberga, kas ir tagad sadarboties, un tad sākās man preses tie piedzīvojumi visādi. Tā kā paldies Dainai, un tad atkal pēc kaut kāda laika es atkal ievilku iekšā Dainu Rīgas Viļņos kā tekstu korektori, un tad viņi izauga līdz redaktoram, un tad viņi bija dienas biznesā galvenā redaktore pielikumam numurs, jā, bija, ja? Bija tāds vienreiz nedēļā ceturtdienās iznāca, kur man ir visvairāk vākt, nu tāda kaimiņu būšana paši saprotami, ne? Un tā, un tad viņi ļoti labi orientējās fotogrāfijās un daudz ko ar to savu viedokli, nu tā kā ļoti bija saistīta ar kīno un ar tekstiem, viņai ļoti patika visas tās lietas un tā. Un tad viņa arī vienu īsu brīdi bija galvenā redaktore privātajā dzīvē, kur viņa neizturēja vienkārši to, kā lai pasaka, spiedienu. Tas ir maigi, teikt, Andrej, tas ir ļoti, ļoti maigi. Nu, mega presi vienkārši, kas tur notika, jā, un tad viņa tā kā atgāja uz kaut kādu laiku no tās preses un tā. Un meitas ir Anna Dzene, ir mākslas muzejā ilgu laiku nostrādāja un bija tā kā preses, tā kā menedžeri, tā kā kāds, bet tad viņai saprot, ka apnika tā latviešu māksla ikdienā. Un blakus ir Mārta Dzene, kas ir kino, kas ir, nu, tos aktierus, kas vāc pa pasauli. Nu, kas meklē priekš kinofilmām aktierus. Jā, tieši tā, jā, kastingā, jā. Nu, lūk, un tad īsumā par šo, un tad īsumā, nu, lai jums, kas saka, vēl būtu interesantāk. Tātad šeit viens no tipāžiem, es nezinu, kurš ir tas pats, kas ir Jānis Sauka, kas mums uzsauca brīnišķīgos uzkodas. Gan atklāšanā, gan šodien. Tātad skolnieki, manuprāt, brīnišķīgi var redzēt Dreibes, skolotāja Ilze, un vienkārši
Šeit rekomandu otrs kaimiņienes ir tātad, ko viņas īstenībā. Kādreiz viņas tātad bija sāka kā balerīna, bet tad pārgāja uz kaut kādu pasākumu organizēšanu un tagad ir trīs bērnu māmiņi, kas var skaisti audzināt savus bērnus. Nu, lūk, tā kā Rolleiflex 6 strādā, jā, tā ir tā pati kamera, ar ko bildēja Inte Rūka, un es daudz gadus atpakaļ domāju, kā tā, Inte ir tāda pati kamera kā man, viņai labas bildes un man sūdīgs, kā tas var būt? Nu, es uzlaik domāju, ka kamera ir tas risinājums. Nu, Izrādījās otrā. Tad vienkārši laiks nebija pienācis vēl saprast, kas tad īstā bilde ir un kas nav. Labi, tad paldies, liels prieks sadarboties ar Olgu, tiešām labs atbalsts un laba komunikācija un novēlu visiem uztaisīt Cenikavā izstādes un es ceru, ka viss būs labi, tad šogad atkal uz ziemu varētu vēl kaut kādu veco bildi izstādīt. Visiem paldies, ka atnācāt, sadodamies rociņās un dodamies uz jūru. Aivar, kaut ko pateiksi? Nē, tas nav kamerē. Tas nav kamerē, pagaid, man jāizslēdz. Es neaiztiktos. Mm.